Sveicināt! Šodien ar jums gribēju parunāt par ziedu kātiem un to atšķiršanu no saknēm. Jo orhidejām dažkārt patīk darīt tā, ka viņām patīk mūs mānīt, un ziedu kāta vietā, kur mums liekas, ka nāk ziedu kāds, patiesībā tā ir sakne. Tātad šī orhideja man ir izdomājusi, ka viņa kaut ko dzīs šeit zem lapas. Un tas varētu būt gan ziedu kāds, gan sakne. Un kā tad noteikt to, kas tas ir? Skatāmies tuvāk, un jūs redzēsiet, šis būs ziedu kāds. Jo viņam ir tāds tā kā zobiņa efekts. Sakne būs pilnīgi vai nu apaļa, vai nu spice, bet zieda kātam vienmēr būs tā kā zobiņa efekts. Tas tā kā zobiņš, kas nāk ārā. Un pēc tā jūs reāli diezgan droši varat pateikt, tā ir sakne, vai tas ir ziedu kāds. Lūk, šis būs ziedu kāds. Redziet, šī te būs sakne. Kaut gan viņa nāk tur, kur varētu nākt lapa orhidejai. Ja mēs paskatāmies, viņai ir pilnīgi spics galiņš. Jūs redziet, tur nav tā zobiņa efekta. Tas ir vienkārši spics galiņš vai apaļš. Un šis nebūs ziedu kāds, šī būs sakne. Un orhidejas dažkārt jūs var šādi šmaukt, kad viņām nāk sakne. Maliņā no lapas jums liekas, ziedu kāds nāk, patiesībā tā ir sakne. Bet redziet, viņa ir spica, un viņai nav tā zobiņa efekta. Paies kāds laiks, un jūs varēsiet redzēt diezgan lielu atšķirību starp ziedu kātiem un saknēm. Jūs redzēt šeit, man ziedu kāds jau ir paaudzies, viņam ir apmēram 2 nedēļas, un te jūs vēl joprojām varat redzēt tādu zobiņa efektu, ka viņa nav apaļa, viņš ir tāds ass, tāds kā zobiņš, bet te jau var diezgan skaidri redzēt, jā, ka tas ir zieda kāds. Tāds pats vecums, šīs ir 2 nedēļas apmēram saknītē. Arī zem lapas, un jūs redzēt, ka šī ir saknīte, viņai ir pilnīgi apaļš spics galiņš, un tur nav tā zobiņa dalījuma. Kāda laika, kad ziedu kāds jau ir tā kārtīgi paaudzies, jūs tomēr gribat, lai viņš aug smuki tā, kā jūs vēlētos, bet dabā viņa aug uz visām pusēm, pārsvarā viņa aug uz gaismu, bet jūs tomēr varbūt gribat viņu skaisti uz augšu vai tā tālāk, tad to, ko mēs daram, atrodam to kociņu, kas ir saglabāts no tās reizes, kad orhideja tika nopirkta, iespraužam viņu tuvu, bet nespraužiet cauri lapām, nespraužiet pārāk tuvu. Un tagad es paņemšu tādu metāla celpiņu, un viņu vienkārši uzmanīgi piesiešu. Zieda kāds ir piesiets, lai gan viņš izskatās, ka te viņš ir tāds tā kā mazliet netaisns. Jūs varat zieda kātu gandrīz katru dienu labot. Pirmajā dienā es neiesaku viņu mēģināt vilkt, vai tā tālāk, tāpēc, ka viņš diezgan labi lūst. Bet gandrīz katru nākamo dienu jūs varat mazliet viņu pataisnot. Viņš arī augšu uz augšu, un viņš sāks ieņemt to pozīciju, kur jūs gribat. Es iesaku tomēr lietot šādus metāla stiprinājumus, nevis knaģīšus, tāpēc, ka metāla stiprinājumiem jūs varat noteikt, cik spēcīgi jūs pie kociņa piesaistīsiet ziedu kātu, un arī to, ka viņam būs vietiņa, lai turpinātu brīvi augt. Viņš nebūs saspiests kopā, kā tas būtu ar knaģīti. Knaģīti jūs pēc tam varat uzlikt, ka viņš ir diezgan liels izaudzis, lai viņš skaisti turētos. Tātad nākamajā dienā es jau viņu piesliešu skaisti uz augšu, un beigās sanāks ļoti skaisti orhideja uz augšu. Mēram pēc mēneša jūs turpināt spraust to ziedu kātiņu klāt, un tad jūs varat arī izmantot knaģīti, jo ziediņiem būs skaidrs, kad, man jāaug šī virzienā. Un tagad jūs varat redzēt, ka apmēram pēc mēneša jums ziedu kāds izdos tādus vai nu zariņus, vai nu vienu zariņu, vai nu vairākus, un parādīsies mazi ziediņi. Un tad jūs drīz varat arī gaidīt ziedus. Tam, kad jums ir parādījušies mazie ziediņi, apmēram vēl pēc mēneša jums orhideja atvērsies. Un sāks viņa vērties tur, kur ir vistuvāk ziedu kātam, un lēnām zariņam atveroties tālāk. Apmēram tas gaidīšanas laiks no pavisam
mazā ziedu kātiņa, kas iznāk ārā, līdz skaistiem ziediem man ir bijis apmēram 2 mēneši. Bet gaidīšanas laiks, un tad, kad viņi atverās, nu, tas ir to vērts. Ceru, ka jums šis video likās noderīgs. Ja patika, lieciet laiku un parakstieties uz kanālu. Noteikti komentāros rakstiet, kādus orhideju tēmas jums interesē, un es uztaisīšu video. Paldies!